Labrīt! Šodien dienas plānā ir doties uz Balijas ziemeļdaļu, kur man sagaidīs vairāki ūdenskritumi ar džungļu takām un cidriem ūdeņiem. Došos es uz Baņu mala Dvīņu ūdenskritumiem. Vai dēļ šī aizbraucu? Nē. Bet ūdens ir tik daudz, ka viņš plūst pa visurieni. Jābūt ļoti uzmanīgiem. Es jau sajūtu pirmās šļakatas. Un šis būtu ceļš, pa kuru man iet. Šādus ziedus es vēl nebiju redzējusi. Pat īsti nezinu, vai tie ir ziedi. Kādēļ es nācu? Baņu mala ir viens no maniem favorītiem. 2 ūdenskritumi vienā, perfekta vieta fotokadriem, vai arī vienkārši atsveidzināties. Es dodos tagad uz vienu ūdenskritumu, kas ir tikai ar gidu jāiet kopā, un viņš man iepazīstina šeit ar dažādiem kokiem. Vienīgais, es atzīšos, kuru koku es zināju, tas ir banānu koks, pārējais neko nezināju. Un vēl kas ir interesants par šo ūdenskritumu, kad ir divas fake biļešu kases, kad tu dodies uz viņām. Tad ir tev kā turistam liek pirkt biļeti, kas var būt pat 3-kāršķīga cena, bet tā nav īstā biļešu kase. Here, another type from Chile. Chili? Yeah, it's 3 times more spices than normal chili.
This one, this one. And the green one you can make drink. With coconuts, lime leaves, little bit chili. Yeah, you can make to warm your body. You like spicy food? Little bit. Yeah. A little bit. But not the crazy one. Like a marijuana, but it's not. This is herbal plant. The name is cassava. It's a type from sweet potato. From the roots, you can make tapioca flour. From tapioca, you can make bubble tea. Or you can make a chip from here. Be careful. Šīs zaļās lapiņas taisa miltus. Careful, yeah. Tāda maza taciņa, pa kuriem iet. Sliktās slavas dēļ man šeit, ka turisti baidās šeit braukt. Bet ja esi paņēmis savu vietējo šoferi, nav ko baidīties. Sakulu ir viens no grandiozākajiem ūdenskritumiem, ko esmu redzējusi. Milzīgs spēks un varenība. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nenokristu pa šiem slidenajiem akmeņiem. Lai redzētu apslēpto ūdenskritumu, nākas brist pa ūdeni ar visām sandalēm kājās. Un šis ir apslēptais ūdenskritums. Tiešām apslēpts tādos džungļos, ieskauts starp klintīm. Ūdens krāsa ļoti skaista. Apakaļceļš atpakaļ ir jāiet pa šīm stāvajām kāpnēm. Labi, ka ir kur pieturēties. Šī ūdenskrituma biļete bija šāda, gluži kā kaut kādā diskotēkā iedota. Ja galīgi negribas iet tur lejā, tad par 1 eiro var nopirkt kādu dzērienu un skatīties no augšas vai kafejnīcā. Bet es iesaku iet tur lejā vispār, jo es arī tur biju.
salmus. Tagad es dodos uz pēdējo šīs dienas ūdenskritumu. Riepu ceļš. Interesants, tāds man vēl nav bijis. Šeit Balī esot, man daudzi saka, ka vajagot pagaršot fritēto banānu. Tad man ir beidzot tas laiks pagaršot viņu. Es nevaru iet. Tā. Parsts. Negaršo pēc banāna. Tāds ārpusa kraukšķīga. Nu, iekšē ir čuču kā banāns, bet nu, fritēts, jā. Nav ļoti salds. Šito es apēdīšu, bet vairāk es tādu nesūtīšu.